Kā liecina vēstures dati, Madlienas baznīca celta 13. gadsimtā. Pirmo reizi rakstos tā gan minēta vien 1438. gadā, savukārt 1738. gadā baznīcai pārbūvēts tornis, kas gan tajā pašā gadā sabrucis. Jaunu torni tā ieguva vien pēc 5 gadiem. Baznīca izdzīvojusi arī kara laikos un saglabājusies līdz mūsdienām. Madlienas baznīca apvija arī teikas. Viena no tām vēsta jau par pieminēto torni. Cik pa dienu tas uzcelts, tik pa nakti nojaukts, līdz baznīcas mūks ieteicis torni iemūrēt jaunavu. Nolūkotais upuris bijusi lībiešu jaunava Made. Minētā teika iedvesmojas arī dzēniece Aspāzija, kas 1926. gadā sacerējusi lugu Madlienas baznīcas torņa cēlējs, kuras vadmotīvs pašuzupurēšanās un nesautīga mīlestība. Un šogad Raiņu Aspāzijas gada noskaņās apvienojoties 5 Ogres noda pagastiem Suntažu, Lauperes, Madlienas, Taurups un Ķeipens režisora Diģa Caukas vadībā Luga valsts svētku ieskaņās piedzīvojusi pirmizrādi. Vai, Mārtiņ, vai tu guli vēl? Vai vēls jau vakars? Kur vakars? Rīts! Oi, laid mani mierā! Vai, Mārtiņ, vai celsies? Tavs darbs vēl nedarīts. Un saulīte, skat, jau labā gabalā. Vai viņa skrien? Vai man viņa jānogana? Mārtiņ, tev šodien svētdiena jāiezvana. Es atceros, ka mēs tikāmies pirms kādu laiku, jūs teicāt, kad tad, ja ne tagad, un kas tad, ja ne mēs. Un tad šodien, laikam, ir tā lielā diena pienākusi. Nu, tad šodien ir tā lielā diena. Tā lielā diena, kā jau es te pirms izrādes teicu, ka tas bērns tika ieņemts mākslas bērns pirms gada, un viņš tagad ir piedzimis, un šovakar viņš ir paaudzies, un mēs atdodam skatītājiem jums to bērnu, un jūs viņu varat mīlēt, jūs viņu varat nīst, priecāties, bēdāties, bet viņš ir jūs. Mēs vairs par viņu neko. Ja, viņš spēlē savu dzīvi, un tie aktieri visi kopā, un tā tas arī ir šodien bija tā pirmizrāde. Un lielākais prieks man ir par to, ka, un ko es arī nekad pat pilnīgi negribu, ka sāk analizēt, vai tur kaut kur tā, vai tur tas, tur šādi, vai tas aktieris vairāk vai mazāk. Jūs saprotiet, šis ir projekts, ko es esmu gribējis jau vairākus gadus atpakaļ, ja? Un viņš man ir audzis un audzis un audzis. Un tagad, kad es viņu sāku ķerties klāt, viņš vēl drausmīgi sāk augt. Un beigās, kā jūs redzējāt, ko skatūs ir pār 80 cilvēku. Un tādēļ es saku, nevar te atsevišķu cilvēku izcelt vai to kaut kur nevajag pat to. To es kā režisors pēc tam virtuvītei ar viņu izrunāšu. Bet tas ir projekts, uzvedums, notikums. Pirmā dienā, kad es to teicu kultūras namā, man teica tā, nu ko tu traks, paklausies, vai vispār laukos cilvēki, vai viss tak brauc prom, labi. Un tas man pilnīgi nokaitināja. Ja? Jo es zināju vismaz daži dvēselītes, kas vispār nekad neaizbrauks un kas vispār teātri mīl līdz pēdējiem, vai vispār māksla, vai dziedu korī līdz pēdējiem, vai dejo jaunieši. Un tā tas sākās, un man neviens neateica, visi bija, un visi izgāja līdz galam, līdz šai pirmizrādē. Ja? Es uzskatu, ka tas, pirmkārt jau vēl tas, un te ir 5 pagasti, ne faktiski 4 pagasti un Ogre. Ogri, Ķeipene, Laubere, Suntaži, Madliena. Ja? Nu, Madlienā pats pa sevi, tā lugi pa Madlienu. Un tā, viņas uzrunājot, tas šodien var droši pateikt, neviens man neateica. Neviens man neateica līdz pēdējai dienai, jo kaut es to arī domāju, un es tā ļoti svēti ticu, ka Aspazija šo iestudējumu gaidīju vairāk kā 100 gadus. Ja? Vienīgais iestudējums bija Dēls teātrī, Felicija Certners iestudējumā, un galvenā Ilģa lomā bija Eduards Smiļs. No tā laika es nezinu, kur viņš būtu iestudēts, un arī nekur kronikās neparādās. Tad es domāju, ka viņas gaidīja pār 100 gadu, un man liekas, ka viņa nevis tikai šodien, bet viņa bija visu laiku klāt.
Nu, kā var būt, ka tu aizēji pie cilvēka, aizbrauc kaut kur uz Suntažiem vai uz Lauberu, un saka, klausies, nu, nāc, brauc pa savu benzīnu katru vakaru pusgadus, visu augstu laiku, tumsā naktī strādāsim un taisīsim par Madlienu tādu projektu. Viss tā kā, nu, es nezinu. Vai es viņus, nu, kaut kāds āķīts bija, kas viņus uzrunāja kaut ko, laikam kaut kas bija tāds, ka tu, kā saka, uz to makšķi ir uzlikt kaut ko garšīgu. Bet visi, un līdz pēdējai dienai, jūs saprotat, cik daudz cilvēku, ko viņi ir upurējuši, ko viņi, nu, tas ir, ko man ir teikuši, bet es nevaru nebūt, ja? Un viņi šeit ir sadraudzējušies. Viņi nes to vārdu tur, pa tiem pagastiem. Tie pagasti jau man zvana, un kad jūs brauksiet, ja? Vai mēs gribam, ja? Nu, tiešām godvārds un viss. Tā ir kustība. Tu arī cēlēs? Cēlēs vai gāzēs, tas ir tas pats. Ko tu runā no gāšanas? Iekšķi, apņemšanās iet pa labi, izdarīšana pa kreisi. Bet dosimies ceļā. Vai laikā tiekam turp? Labi, es varu iet ar tevi, ja tu droši zini ceļu. Iesim! Vai! Tas nebija labais! Jaunavu Madi Lugā spēlē ogrēniete Linda Graudiņa Maderniece. Šī esot viņas pirmā pieredze uz skatuves, ko izrāda skatītāji novērtē ar augstāko atzīmi. Sajūtas ir diezgan saviņojošas, jo uztraukums ir milzīgs, neskatoties to, ka vakar bija ģenerāla mēģinājums, kā izrāde. Šodien bija krietni tāds rokastrīts, kāstrīts, balss arī liekas, bet, nu, viss ir izdarīts, un katrā ziņā tā emocija ir tāda, ka stāv šeit, skatos un jāaiziet ārā paklinīties, un ir asaras tāpat birst, jo tas viss nāk tik vēl kādu laiku manī sēž iekšā, un nemaz tik viegli nav patiesībā. Noteikti ir tā, ka aktierim, lai arī to savu lomu saprastu, ir arī pašam noteikti daudz ar sevi. Ļoti daudz. Katrā ziņā mans pirmais scenārija lasījums krietni atšķirās no šī gala varianta. Un liels paldies Dīdzim, protams, viņš arī daudz sava redzējuma ielika visā iekšā. Jā. Par izrādi runājot, kas tavuprāt ir tas, kas šobrīd ir tas svarīgākais, vai kas ir tas, ko būtu cilvēks ar kādu sajūtu viņš aiziet, vai ko viņš paņem šim laikam? Man gribētos, lai aiziet līdz cilvēkiem tie lielie vārdi, kas ir pašās beigās. Lai tam, kam ir dotu, tam, kam nav. Un lai tā gaisma tiešām dara tās sirds un prātus gaišus. Un ka ubedziņi ir pielikuši savu drupatiņu, dod līdzi paši pēdējie. Tas pierādās pilnīgi visur. Tikai gribētos, lai tas ir vēl vairāk. Tāpat kā eņģeļi pār Latviju, kad mēs visi sadodamies rokās un ziedojam pa santīmu centam, nu jau jāsaka, jā, tas viss jau ir. Tikai gribētos, lai tas neiet tādos lielos svētkos kopā vai kaut kādās tādās traģēdijās, bet lai tas arī būtu ikdienā, lai cilvēkiem aizietu tā domas. Tas par grēsni. Man šķiet, Madīt, ja nu viņas reiz tev dāvātas, tu tās nedrīksti atraidīt. No Dieva puses mēs tās nedrīkstam nest atpakaļ. Tas jau ir par traku. Ak, kad man tādas drēbes būtu. Nes atpakaļ un lūdzu, lai kontesi tās tev dod. Tā nevar. Jāgaid, kamēr viņas untuvi pāries. Viņai aiz gara laika ar vienu kaut kas ienāk prātā. Sajūtas ir fantastisks, ka mēs Madlienā kaut ko tādu varam. Tas patiešām, man liekas, ir pat pilnīgi labākais, kas ir noticis Madlienā un saistībā tīri ar Madlienas baznīcu, ar to, kā viņš šovakar bija izgaismota, nākot uz šejieni un sasaistot kopā ar šo izrādi. Es esmu vienkārši sajūsmināta. Tiešām ļoti jauks vakars, ļoti labi izrādi. Un paldies aktieriem un režisoram Didzim Caukam, kas kaut ko tik fantastisku šeit Madlienā ir izdarījis. Kas ir tas, kas pašai tā iekšēji nospēlēja tās sajūtās, vai šobrīd arī tādā novembra laikā, kad svētki?
Jā, viens ir tad, kad ir šis tumšais laiks, bet tomēr ir pacelta šī cilvēku labestība, tā mīlestība, jā, un tas darbs, kad, protams, mēs visi zinām, ka ir gan šis ļaunais, gan labais ikviena mūsu dzīvē, bet, te ir tas, ka labais vienmēr uzvar, un tas ir kārtējo reizi apliecinājums arī šeit uz vietas, lai ar labākām domām mēs varētu iet tālāk, lai mēs varētu skatīties daudz sirsnīgāk uz līdzcilvēkiem un arī paši domāt vienkārši labi arī tumšajā laikā. Tā ir tā gaisma, kas tik iedot. Vai teātrim šāda Madlienā ir īpaša loma, jūs varētu? Es domāju, ka jā. Šajā kontekstā arī tīri izvēlētā luga un pats teātris un arī aktieri, kas šeit darbojas, es domāju, ka viņi ir jau nav vairs amatieri, ir ļoti profesionāli skatoties. Un es domāju, tā tiešām ir īpaša loma, kas paceļ Madlienas cilvēkus arī tādā mazliet augstākā kvalitātē, lai viņi saprast, tas nav kaut kāds lauku nostūris, kaut kāda Madlienas, kur aizbraukt un kur nekas nenotiek. Šeit notiek daudz labāk nekā varbūt pat Rīgā. Es esmu Braku muzeja vadītāja. Saistībā ar Rudolfu Blaumani un Aspazīju kā Blaumaņa laika biedri. Un strādāju arī 2 dienas Madlienas vidusskolā. Tāpēc ar interesi braucu skatīties izrādi, jo te arī mani skolnieciņi spēlē. Un es esmu labā nozīmē satriekta, man ļoti patika izrādi. Ļoti spēcīga, emocionāla un arī ļoti mūsdienīga. Ar mūsdienīgām atziņām, vērtībām, par cilvēciskajām attiecībām, par arī patriotisms, kas šobrīd ir ļoti aktuāls un vajadzīgs šajā laikā, lai mūsu Latviju stiprinātu. Un būtībā stipra Latvija sākas no katra no mums, no katra mazā pagastiņa, no novada. Un to lieliski arī Diža Caukas iestudētā izrāde to arī parādīja. Tā, ka tiešām jauki. Dzer, Madonna, dzer! Un tad palūko, vai kājiņas klausa. Vai, kas ar mani noticis? Stāv kā uz slīdena ledus. Un varu kustēties. Ausīs zvingst, skan tāli zvani. Dzimtene. Māmiņa, es viņu nekad esmu satikusi. Kā nonāks līdz Madlienai un teātrim? Līdz Madlienai un teātrim. Madlienā es esmu precējusies ar Aivaru, kurš spēlē Madlienas orķestrī. Līdz ar to man šeit ir tā kā kultūras nama dzīve arī zinām. Un jā, kādā reizē, kad bija pašdarbnieku vakars Madlienas kultūras namā, Viesturs Lazdiņš teica, es zinu, kur tev ir jābūt. Es zinu, kur tev ir jābūt. Tā tas viss palika līdz vasaras vidum, kad viņš zvana, klausies, tev ir vienkārši mūs jāglāb, tev te jābūt. Un tā kā es nekādu teātri neesmu spēlējuši, tad man bija krietni pāris nedēļas tādas intensīvas pārdomas, sabiedrīt tos laikus, lai es paspēju darbu savienot ar šo lielo uzvedumu. Un jā, ģimene arī mazi bērni, un līdz ar to ir tā, ka viss diezgan jāsaplāno bija. Kā ir tā sajūta spēlēt un dot skatītājiem šo vēstījumu un būt uz skatuves? Sajūta, laba sajūta. Neskatoties uz to, ka ir diezgan grūti nācās visi mēģinājumi, un tā kā Dīdis teica, tiešām vēlu, un septembris, oktobris vēl siltās zeķēs un siltos džemperos apakšā zem tērpiem, jā, bet katrā ziņā tas darbs ieguldītais tik ļoti tā atmaksājās un redz tos augļus, un saprotu, ka tā emocija, ko Aspāzi ir ielikusi, tā kā es jau teicu sveicējiem, ka es ieliku to, kas bija manī šajos vārdos, tie ir Aspāzijas vārdi, es vienkārši viņus devu tālāk. Jā. Jā, esmu lepns. Pirmām kārtām jau kā madlienietis, pēc tam jau, protams, arī kā novada pašvaldības vadītājs. Šodien redzam atkal viens kārtīgs liels novada notikums. Man jau beigās likās, ka uz skatuves būs vairāk cilvēku beigās nekā vēl kā zālē. Zāle bija pilna, bet beigās sauc visus, kas iesaistījušies. Skaidrs, ka te
Teju puspagasts ir tajā visā iekšā, un tas, laikam, ir tā nākotne, kā pagasti dzīvos, ar ko viņi dzīvos. Cilvēkiem tā vienotības sajūta savā pagastā caur šādām izrādēm. Tur neviena uzruna nespēja to sagādāt tādu patriotismu stīgu, kā šāda izrāda, kādu pats esi iekšā, pats esi sajūties kā viens vesels kopā ar visiem aktieriem. Darbs milzīgs un režisoram un arī pārējiem skaidrs, ka gada garumā ir bijis diezgan nopietns darbiņš. Es pats ļoti labi zinu, ko nozīmē katru projekciju, katru tērpus uzšūt, visu. Tas ir tik milzīgs darbs. Un šodien es vienkārši pārliecinos atkal par to, ka laukos ir spēks. Ja ir, kas to visu saorganizē, tad mēs varam daudz ko izdarīt pašu spēkiem, gan pilsētā, gan laukos. Un mēs jau šajā gadā kārtējo reizi pārliecinamies ar saviem spēkiem, iznāk vēl labāk un patriotiskāk, dziļāk, labāk. Es sēdēju, priecājos par to, ko mēs varam paši. Beigās tikai palika rindā viens pats gandrīz, jo vispār bija iesaistīti. Domāju, ne, jāiet būs ar nākamreiz, jo priecājos par Ojāru. Nebija redzējis aktiera, atsvaidziņu Ojāru pagastu pārvaldes vadītāju. Priecājos, labi sanāk. Es teikšu, tas ir tas, uz ko vajadzētu iet, lai cilvēki ir iekšā gan teātra, mākslā, gan sportā, gan mūzikā, visu. Un tad mēs arī, es domāju, mācēsim gan priecāties, gan strādāt. Šodien esmu tiešām gandarīts. Un es ceru, ka visi ogrēnieši arī gribēs redzēt šo izrādi. Jācer, ka zāle būs pārpildīta, lai jātais vēl kādu izrādi. Tad jūs sāksies mūsu kreņķi, kā to naudiņu sagādāt, lai tās izrādes varētu vēl vairāk parādīt. Tā kā paldies visiem, kas iesaistīti. Un vispirmām kārtām jau režisoram Dizim Caukam un, protams, mūzikas un autoram un arī galvenam organizatoram šeit pasākumu, naudu piesaistītājiem, Viesturam Lazdiņam. Bet tur tik daudz bija iesaistīto, visus jau nosaukt šodien. Es ceru, jūs sabildējāt, katram jāpasaka paldies un lai šāds izrādes top vēl strādās. Uzklausiet mani augstie kungi! Uzklausiet, mīļie ļautiņi! Uzklausiet! Es jūsu starpā esmu uzaugusi. Un jūs mani pazīstat jau no bērnu kājām. Liecinieties, būtu ko ļaunu darījusi. Nē, viņa kopā mani, kad es biju ar mēnesi slima un neviens nenāca klāt. Es to saku, ka man pat gribētos, un ja tā vērtība ir, ka te tā koris, deju kolektīvs, vēl var piesaistīt, ir visādi uzvedumi. Tas ir tas nepieciešamais. Jā, katrā mazā pagastiņā, pat vismazākā, ir jābūt savam, lai strādā teātri, lai taisa, lai darbojās, jā. Bet kaut kād pa reizei, kaut kur vai pa gadiem, tāds projekts, ka viņi savienojās kopā, kādu pārstāv no katru un dabūn darbu. Un tas izskan. Tie ir teātra svētā, kā dziesmu svētki, pat cikeni, tā arī šeit, jā. Kāpēc ne? Teātris spēlē, es jums teikšu, katrs otrais latvietis. Ja? Tas ir kaut kas unikāls. Ja? Un ja nav, tad viņš spēlēs. Ja? Bet vai tik parunāt ar viņu. Un tas saliedē, un tas tuvina. Un tas dod vērtības apziņu. Nē, lauki nav jāpamet. Ja? Ko es varu oponēt Ruņģim, ko viņš saka, cienījams, milzīgs, gudrs cilvēks, ja? Bet viņš uzskata, ka lauki ir izmirstoši un ka visi jāpulcējā Rīga apkārt, ja? Un ka te viss sanāks kopā un tas būs. Nebūs, mīļie draugi, nebūs. Nauda nav, neizsaka visu, nauda nav pamatā visam. Jā, it kā ir pamatā, protams, man vajag ēst un braukt, bet ir kaut kas pāri visam. To šī Luga runā. Es vēl tieši prasīju par Lugu, par aktualitāti. Jā, Luga ir ļoti aktuāla. Luga ir ļoti aktuāla ar to, ka kāpēc, turpat izsakās, ka kāpēc Madei jāiet vistīrākam kristāliņam tur bojā, ja var, tepat kādu, kas mums ir nevajadzīgs, vai tāpat ubādze tur un viss, cik ilgi viņi vēl vilks, lai tā viņi iemetai bedrē, ja? Nē, mīļie, mums vajag vistīrāko kristālu, vistīrāko tādu dimantu, ja? Kas ir visdārgākais, vistrauslākais. Un tad, lai mēs sāktu domāt, kas notiek. Paga, kāpēc? Bet kāpēc? Piemēram, nāks tagad vēlēšanas. Sāc domāt, kāpēc tu 25 gadus čīks, ka neiet? Tad domā, ko tu vēlē.
Tev pa visām spraugām, pa visām durīm līn iekšā teiciens un avīzēs raksta, mīļie, pagaidiet tas un tas. Nē, viss nogludinās, nevienu nenoties, viss ir tā tālāk. Bet tās naudas jau ir, tā valsts ir bagāta tik, cik ir. Ja tev tavā dzīvoklī katru brīdi ienāk kāds un izauk un mēbeli ārā, nu cik tev varēs vilkt tur, vai ne? Un paņemt, nozakt, ja? Nu, jūs saprotiet, ja? Kaut kas te nestrādā. Nu, tad domā, jo tu jau vēlēsi. Mums ir demokrātiskas vēlēšanas, mums nekrāp vēlēšanas. Cik balss ir, tik ir. Nu, tā pa ko tad tu te ievēlēji? Un te jau ir tas, kāpēc viņai? Tāpēc viņai jāmirst, lai jūs beidzot saprastu, kāpēc. Un ko viņa pati beigās pasaka, lai uz pasaules nebūtu neviens nabaks. Ja? Lai tam, kam nav, dotu tam, kam ir. Nu, tas ir. Un tā ir ģēnija teksts, Aspazie, ja? Es uzskatu, viņi ir neizsmeļami. Un tas es arī gribu teikt, ka šo uzvedumu iznesa aktieri, koristi, dejotāji, pilnīgi amatieri. Ja? Un ja viņi varēja tik galā un zāli paņemt ar šo klasiku, ko pat dažkārt lielais teātris neuzdrošinās, ja? Lielais teātris neuzdrošinās paņemt pat tā, nu vai tur sapratīs, vai interesēs, vai kas, tad, ja amatieru teātri visi to var izdarīt, es pilnīgi dziļi paklījos. To nevar izdarīt, ja nav sirds klāt, ja nav šī tēma, ja ir sveša tam cilvēkam, bet acīm redzot, viņi sāp. Nu, es tā ļoti gari atkal, bet te ir tā aktualitāte šodien par to, ka mums vajag triecienu, mums vajag satricinājumu, mums vajag saprast, kāpēc kaut kam ir jānotiek. Es nesaku pasarg Dievs, kaut kas šausmīgs tāds, bet nevajag vardarbībai notikt. Bet kaut kam pēkšņi, jāteiksim, es nezinu, nu, kaut kam, un tad būs. Un tu, māte zem, jo citas mātes es neesmu pazinis. Uzņem mani savā klēpī. Šis uzvedums mums, kā saka, izdevās ar to, ka es tā sapratu no visas publikas, no tā, ka viņi finālā piecēlās kājās, tas arī notikums tomēr, ja? Ka apstiprinājās mana doma, man vismaz iekšēji. Mēs esam maza tauta, bet būsim liela tik, cik mūsu griba. Raiņa ģēnija vārdi. Un es dziļi ticu, ka tie, kas aizbrauca, kodols atbrauks vērtība atpakaļ. Un mēs būsim lieli. Mūs nevar iznīcināt. Un mēs saliedēsimies. To pierādīja šis viens Ogres novads ar šīm pagastu dvēselītēm, kas sanāca kopā un iznesa un pierādīja. Un tas ir tikpat lieli globāli pa visu tautu. Mēs būsim, bijām un esam. Mūžu mūžos. Decembrī 2022. izrādi noskatīties varēsiet arī kanālā Red TV. Lai